Uzstāv. Ko tāds saviebies? Sauli liež. Paskaties tajā savā tabletē. Ir kāda upe blakām, es nesaprotu, uz kurien šitie naži iet visi. Gaita jau pārliecinoši, pasies tam pēdējiem vispār. Kā viņš te būtu dzimis. Tāda baigā upe, ka nerādās pagaidām. Strauji, tuvojamies Raunim šobrīd. Tas nav vispār ko brīnīties, jo man ir teikts, ka, lai arī grāvis, tomēr 2 dienas gadā viņš pārvēršās par kalnu upi Latvijā. Un tas, ko mēs piedzīvosim, Matiņ, ir cita laivošana. Šajās vasarā vispār ir? Nē, upīt ir, bet tāda līdz potītēm. Aha. Es domāju, ka šodien drīkst sist augstu vilni. Šeit, mežonīgā Rauņa krastos, mēs ar Martu esam satikuši veco. Dīdzis vecais. Un ja man būtu jāsaka, kas tu esi, es teiktu, tu upi zini. Viss, ja? Pēdējos gadus kaut kā vairāk vai mazāk sanācis dzīvoties pa upēm. Pat jāsaka vairāk, nevis mazāk sanācis dzīvoties pa upēm. Kāds zināja, ka šī ir upe, piemēram, vasarā viņa nav upe? Nu, viņa tāds maziņš strautiņš ir, bet, zin kā, es pat nezinu, kurus gadus atpakaļ ir tādi Latvijā pirmbraucēji pionieri parādījās polietilēna laivas, un tad viņi apsekoja daudz Latvijas upes, un šī ir tik atzīta kā viena no labākajām. Tādiem, vislepnākajiem laivotājiem, visizlapušākajiem. Nu, zinu, ka nē, tādiem, kas, kam patīk tas, jo, viena daļa ir tā, ko jūs redzējāt, kas brauc pa amatu, viņam neko nevajag, viņam nekas neinteresē. Viņam ir pavasarī nobraukt amatu, super. Bet ir tādi, gurmāni, tādi, kas grib kaut ko, citu. Šie Latvijas upi melnie ikri. Aptuveni, jā. Tavu māmiņu zina, ko tu nodarbojies? Viņa nojauš. Aptuveni, bet tā dabā baigi redzējusi nav. Bet kā vispār var atklāt tādas vēl nebrauktas upes? Kā kaut ko tādu nebijušu Latvijas gravās var atrast? Redzi, ir mūsu laikā pieejams kartes. Ir vēl joprojām cilvēki Latvijā, kas katru gadu, pagājuši gadu tika atklāti ļoti labu upi, Dzirnupīti, tur netālu no Nītavas tek, kur neviens nekad, pat nebija iedomājies, ka tur, kartē ir mazi urdziņi, viņi tur ir, labi. Bet tad cilvēki bija papētījuši tur augstuma līknes, tur, jābūt. Aizbrauc un tik tiešām ir. Šeit šīs mazās upes prasa vairāk prasmes, lai viņi tā, smuki un bez liekām ciešanām varētu nobraukt. Šodien visi dienas ziņās teica, ka nebrauc ar tāmām, tikai ļoti labi laivotāji drīkst kāpt tajā ūdenī. Kas ir ļoti labs laivotājs? Tāds, kas zina, ko viņš dara. Labs laivotājs tāds, ka viņš var nobraukt to upi, to vietu, pa kurieniem viņš grib. Aptuveni tā. Lielākais piedzīvojums vai tie lielākie šķēršļi ir to, ko rada tā pati upe, tās krātas. Lielākās briesmas jau ir visi tie, koki vai tie svešķermeņi. Redz, tev ir jāliens ar tiem kokiem, un straumes ātrums ir diezgan liels, ka tu nespēj piebraukt krastā, tev rauj tur apakšā zem tiem kokiem, un tur ķerās visas drēbes mans. Tas ir tas tā kā baletdejotājs zem tās vienas, tā baļķīša izlīd. Jā, tas ir jātrenē. Šeit ir 2 veidi baļķīši. Nē, 3 veidi baļķīši. Ir lienamie, lecamie, tiem, kam lec pāri, un tie, kas tevi norok. Šis ne tas. Kāda ir sajūta, kad aizej iekšā un tu jūti, ka neceļās ārā? Viņa diezgan draņķīgi. Īsti tu neko nevar izdarīt, kā liekas tā upīta maziņa, bet tā jauda viņa ir baigā. Viņa tevi piespiež pie tā koka, tu tur ķepurēs kā grib. Ir labi, ja kāds ir, kas tev padod draudzīgu roku un izvelk ārā. Pirmo es paņēmu, tur tāda resna eklapija,
Nu, tā kā izdomāju, ka jālien, bet man nācās streļīties. Pakās laivu vienu reizi, kamēr iznīca sagrupējās un pakās laivu otru reizi. Bet tur caur mēģiņu var izbraukt, nu. Ko tur kolēģis teica, ko mamma bija zvanījies, ko viņa teica? Mamma bija zvanījusi viņam. Nē, sievas māte esot bijusi, lai gan, nu, sievas mātes, protams, nav tās pašas labākās. Dažos gadījumos. Ja nevar izrunāties savējās sievas mātes klāt. Māma esot zvanījusi, sievas māte viņam esot zvanījusi un teiks, tu tikai nebrauc amatu šodien. Tur ledi un koki. Tur ledi un koki. Visu rīt parādījās esot skandināts.